Šajā video mēs apskatīsimies Mario LES, tātad vieglāko versiju. Mums vajadzēs atkal nedaudz savādāk iegūt failus. Esam gatavi, ka būs faili, kur mēs iegūsim vienu failu, un būs, kur mēs iegūsim jau mapīti ar failiem iekšā. Tas ir saistīts ar to, ka uzdevumi ir vairāki varianti, un lai nebūtu, kā aizsūtam uz nepareizo pārbaudu. Tātad es atrodu uz pirmās nedēļas mapītē, nokopēju VGET komandu un redzam, ka es iegūstu zip failu. Tātad man ir jāatzipo, ņemam vērā, ka šīs komandas nebūs tālākajos uzdevumos tik viegli kopējamas. Tātad kopija. Tātad tas atarhivē un izveido Mario LES mapīti, kurā ir iekšā Mario fails. Tas nozīmē, ka gan LES, gan more variantos failu var saukt vienkārši Mario. Tad mums ir jāizdzēš konkrētais zip fails. Tas ir tīri, lai jums nemētētos lieki faili. Jāieraksta viss. Un tad jāpāriet uz Mario LES mapu. Neaizmirstam svītriņu ierakstīt. Tas ir nepieciešams kompilācijai. Redzam, ka mums ir gan arī tukšs fails, mums ir CS50 fails, un STDIO, kas atbild par ievadi izvadu. Tas, kas mums būtu jāpaskatās, ir paraudziņi un arī faktiski prasības. Tad, ja mēs šeit uzmanīgi lasīsim, tad noteikti atradīsim, ka ir prasīts tikai līdz 8 rindiņām. Punktiņus jūs varat rakstīt, lai jums pašiem ir vieglāks saprast atrašanās vietu, bet beigās būs jābūt ar atstarpēm. Un ka jāparedz, kas notiek kļūdu gadījumā, kas ir tieši tāpatās kā citos uzdevumos, kur mēs vienkārši izmantojam getInt, getStr komandas. Tātad mums vajadzētu sākt ar mūsu ievadi, bet mums ievadē ir jānosaka, ka tā kā mēs tomēr definēsim šo te vērtību sākumā. Varam pateikt, ka piemēram ir 0, kaut gan mēs šī gadījumā neko neskaitam klāt, tīri, lai vieglāk uzrakstītu nosacījumu. Tātad do while, jo mums vismaz vienu reizi ir jāizpilda kods, lai mēs pārbaudītu, ka kaut ko ir ievadījuši. N ir getInt. Un šeit mēs ierakstam tā kā paraugā. Varam paskatīties. Augšā mums bija paraugs ar visu ievadi. Augstums. Tātad tehniski šeit varētu izmantot arī jebkuru citu burtu, izņemot N. N vienkārši matemātiskās formulās parasti daudzums. Tātad get line count. Un nosacījumam ir jābūt, ka es rakstīšu katru nosacījumu savās iekavās. N nav mazāks par 1. Un vai N nav lielāks par 8. Tad mēs varēsim uzreiz pārbaudīt šo te make Mario un palaist Mario failu. Tad, ja nekā, prasa vēl vienreiz. Ja es ierakstīšu burtu, prasa vēl vienreiz. Ja es ierakstu 0, prasa vēl vienreiz. Ierakstu 10, prasa vēl vienreiz. Ierakstu 5. Programma beidzās. Ja mums vienkārši nekas vairāk nav uz priekšu rakstīts. Tālāk mums vajadzētu iet cauri tā kā rindu skaitam. Un mēs iesim izmantojot ciklu, kas noteiks rindiņas numuru. Tātad int I, parastais skaitītājs, ja? Sākam mēs no 1 līdz I ir mazāks vienāds ar N. Mēs varam rakstīt arī I ir mazāks par N plus 1, vai mēs varam rakstīt I ir 0, I mazāks par N, tad varam kā vēlamies, kā ir ērtāk saprast. Un I plus plus, lai palielinātu skaitītāju. Attiecīgi tas mums skaitīs rindiņas, bet mums vajag pozīcijas arī rindā. Tad tas būs, kurš simbols no kreisās puses tas ir, ja? Līdz ar to mums vajadzētu kaut kādā momentā teikt, ka mēs izvedam šo te restīti. Pamēģināsim šobrīd, vai tas ir.
make Mario, raksturs kļūdīt kā nav, un mainam. 5 simboliņus es dabūju. Ok, tas jau būtu salīdzinoši jauki. Bet man vajag konkrētu skaitu reižu atkārtot, nevis tikai rindiņu skaitu. Tas nozīmē, ka mums būs vēl viens cikls, kurā iekšā atradīsies šī rindiņa, ko es rakstīju. Ja? Tātad otru mēs varētu, mēs jau uzrakstījām. Tātad mēs šeit varētu definēt arī atkarībā no I. Pamēģināsim uzrakstīt, ja mums I jau ir, tad varam ņemt nākamo burtu vienkārši J. Mēs zinām, ka mazāk par vienu nebūs. Bet mums jāievēro, ka abos gadījumos mēs izmantojam tādu pašu sākuma numuru kā otrā ciklā, lai nesanāk, ka mēs skaitam dažādos veidos. Ja ir jābūt mazākam vienādam par n, tāpēc, ka šī algoritmā mums ir paredzēts, ka rindiņu skaits un simbolu skaits ir vienāds, un j++. Attiecīgi vajadzētu parādīties, ka tagad man būs ļoti daudz šo simbolu. Piemēram, 5 ir daudz. Bet kaut kādā gadījumā man vajadzētu ielikt, ka tomēr nostrādā enters. Tātad, ja ir sasniegts rindas pēdējais simbols, tātad, ja j ir vienāds ar n, mēs varētu pateikt, ka ir jāizdrukā rindas pārāvums, tātad slīpsvītra n. Ok. 5. Labi, jau ir 5 rindas pa 5 simboliem, bet man tā kā nevajag 5 simbolus. Līdz ar to man vajadzētu noteikt, ka kaut kādos nosacījumos man izvedās viens simbols, un kaut kādos gadījumos man ir kaut kas cits. Tātad līdz ar to mums parādās if-else struktūra. If, tātad ja, tad izpildās pozitīvais gadījums. Ja nē, else, varam teikt arī savādāk, izpildās negatīvais gadījums. Un es varētu pateikt, ka man vajadzētu, ja j ir lielāks par n-1. Kāpēc n-1? Nē, īstenībā i nevis 1. Tātad, kāpēc mīnus i? Jo mēs skatāmies, ka pirmajā rindiņā man ir rindas skaits -1, tātad mīnus rindas skaits. Otrajā rindiņā man ir n-2, tātad n-i atkal. Līdz ar to mēs varam pateikt, ka mums šādā abstraktā veidā ir jāatņem. Un ja šis skaits atbilst, mēs kaut ko izvadīsim. Ja mēs pareizi rakstam, tad šeit vajadzētu būt restītē. Šo te rindu mēs varam jau aizvākt. Un šeit iekšā mums būtu jābūt atstātai. Paskatīsimies, kas mums ir sanācis. Tātad make un palaižam. Un mums ir piramīda uz pareizo pusi. Attiecīgi, kas mums būtu nākamais jādara, būtu jāpārbauda kods ar 4. Šis nav vienīgais risinājums, bet tas ir viens no. Attiecīgi uzdevums paredzēja arī, ka mēs varam uzrakstīt pseidokodu, bet pseidokodu mēs varam aizstāt ar to, ka šī kodā mēs vienkārši rakstam komentārus un tad aiz komentāru risinām. Tas nozīmē, ka kaut gan man testus izieta, vajadzētu būt, ka man pateiks, ka varbūt vajadzētu vēl komentārus. Jā, mums te ir atstarpes jāsalabo. Pamēģināsim vēl vienreiz. Nē, it kā ir ok. Bet ideālā variantā, kad mēs mācāmies, mēs tomēr šeit ierakstīsim piemēram, if enough space simbols, jo mums tak izlīdzinās gar labo pusi, un šī gadījumā mēs pierakstītu when line ends. Un tam būs nozīme tad, kad jūs mēģināsiet grūtāko variantu. Tad, kad esam pārbaudījuši stilu, ņemam submit komandu, iesniedzam, neaizmirstam, ka būs jāapstiprina, līdz ar to uzreiz varam neskriet pie rezultāta. Pagaidam mirklīti. Un dodamies apskatīt savu rezultātu. Un esam veiksmīgi izpildījuši Mario Less.